Ne tikai tribīnēs, bet arī balkoniņā. Nu, tik daudz līdzteļu tiešām ļoti sen nav bijuši. Es pat neņemšos apgalvot, vai nav vairāk kā pagājušajā sezonā medaļu cīņās LBL bronzas godalgu sērijā, kurā valmierieši piekāpās Rīgas zeļiem. Tā kā ļoti, ļoti daudz skatītāji. Kas zina, varbūt kādam arī mājās ir vienkārši augsts, tāpēc izdomāju atnākšu Olimpisko centru sasildīties. Jā, šodien rekords zemās temperatūras, arī šie te brīdinājumi nāk uz telefoniem. Bet šeit būs karsts, tas ir nenoliedzami. Kaut vai tādēļ, ka atceramies iepriekšējā komandu tikšanās reizē šeit pat Valmierā, kas bija Latvijas-Igaunijas līgas ietvaros. Šeit gan laikam vispirms būs himna, un līdz ar to, jā, vispirms himna, un tāda turpinās par spēli. Teis Islandes čempionātā, tā kā viens garais, ļoti svarīgs garais spēlētājs mazāk valmieriešiem, un nav arī pieteikti vairāk jaunie spēlētāji. Markus Cipko, Jānis Kalniņš, šie divi spēlētāji starp jauno rindām, kurus teorētiski varētu pieteikt, bet šodien nav palīgā komandai. Jūs jau fonā redzat tribīnēs brīvu vietu. Izskatās, ka nav. Nu, vēl kādu beņķīti var ieraudzīt, bet tur varbūt kāds ir aizķēries pie kafijas automātiem. Varbūt nevar atrast, kur noparkoties, jo tiešām pie šāda liela skatītāju skaita tiešām pa arēnu varētu arī nebūt daudz brīvās vietas. Listen, okay, so I need Dominic you to bring up the ball, okay? Omar, you're going to set for Marcis. Marcis receive the ball. Siva, cut through, okay? Cut through, okay? Dominic, you're here. Then Marcis, you play pick and pop with Omar, okay? So you set a good one for Marcis, okay? Set a good one for Marcis. No, Marcis, now, we're in the pick and roll, okay? If they switch, you want to use the mismatch under the basket, okay? If not, you swing the ball to the pop, and you have a double choice now. You have Dominic here, you have Marcis here, okay? So you can swing it to the corner, play from the corner, or you can use Islandē šobrīd ir augstāks, un līdz ar to Rinaldam bija atvērtais līgums, iespēja sezonas laikā doties arī uz ārzemēm, un tas tika izmantots. Abu komandu spēlētāji gatavi sākt spēli. Redzam, tūdaļ. Bomba gatava, tiesneši gatavi. Spēlētāji arī. Centriem tiec un spēle ir sākusies atbildes mačs Latvijas basketbola Užovas kausa otrā spēle pusfināla kārtā, un pirmie šo spēli ar bumbu sāk Rīgas zeļi. Viņiem jāiedzen 15 punktu deficīts pirmajā spēlē savās mājās komandas sports pilno uzvārdu, kāds ir pilno vārdu, kāds ir šajā te sezonas pieteikumā. Samuels Anu Itunu Dare Adevunmi. Paldies viņam, ka viņš ir izvēlējies savu skatuves vārdu Maiks Adevumnī. Krietni vienkāršāk nekā visu šo penteri izteikt, bet jo pirmsezonā Kaspars Vecvogars bija ļoti priecīgs par Pavlo Cjubu. Es teikšu tā, pats personīgi pēc tās statistikas, ko Tetam Džonsam precīzi 3 punktu metiens, viņam nav pats skaistākais 3 punktu metiens, bet simulāciju redzot, skautingā priekš valmieriešiem norādīts, ka Mačoham labāk ļaut mest 3 punktu metiens nekā iet caur gājienos. Un 2 punktu grozā Teits Jones. Jā, Teits Jones iepriekšējā. Oj, kā tur Steņonis izdancināja Robertu Bērziņu. Jā, šeit epizode beidzas ar Teita Jones no automāta. Visu, ko palaidīs groza virzienā, kritīs iekšā, bet kas par piespēli! Nīvas Teita Jones izpildījumā! Parāda viņš binoklīšus. Kas par piespēli? Neskatoties, skaties viņš uz stūrīti. Parādīja, ka metīs piespēli uz 3 punktu metienu līnijas, bet ne, iespēlēja ātri. Paskamies, skatiens uz maliņu, un tur piespēle apakšā Omaram Pajičam. Šīs komandas spēlētājiem.
Pajičs nokrīt gar zemi, līdz ar to nedaudz pajūg valmieriešu uzbrukums. Teičs Jones pret Bērziņu. Es teikšu, ka uzkāp uz gala līnijas, netika tas pamanīts, un Teitam Jonesam 2 punkti. No manas pozīcijas izskatījās, ka tiešām Teičs Jones izkāp ārpus laukuma. Šoreiz paveicis valmieriešiem, tiesnesis šādu niansu neieraudzīja. Makaronu pirkstiņi Frankijam Fidleram. Un piezīmlējā pirms metiena fāzes Roberts Bērziņš saņem savu otro piezīmi. Un tur jau divos bērzos varēja apmaldīties Teičs Jones, bet šķiet par ātru Roberts Bērziņš uzsita šo te piezīmi. Jānis Bērziņš jau bija nācis palīgā, nostājies kā tāda siena priekšā Teitam Jonesam. Būtu Jonesam diezgan sarežģīti pārmest pāri Bērziņam. Jānim Bērziņam, jeb basketbola aprindās, kā saka, Bonim. Bonim arī garas ir rokas, un paceļot tās pietiekami grūti. Stay, okay? Now is basketbolistam. Wait for the shot, Sadai. Šodiņš krīt grozā, un Valmierai mans dosies uz ģērbtuvēm, varēs apdomāt, bet katrā gadījumā Valmiera šobrīd ir spēles kontrolē, un vēl jau vairāk viss sērijas kontrolē. Šobrīd Valmierai iespēja vēl tālāk beigt projām. Vītols, 3-punktu metiens, ritmā, ir precīzs! Nedeldē uzbrukuma laiku līdz beigām. Un tur netika apturēts laiks, līdz ar to tāds izmisuma metiens jāmet Lukašovam, tas nav sekmīgs. Un ar 48-35 komandas dod sākotā. Šobrīd Valmiera ir uz viļņa, kārtīgs troksnis. Redzam līdztēji arī pilns tribīns. Šobrīd Valmierai viss iet no rokas, lai varētu 21. februārī doties uz Ventspili un aizvadīt. Bija ļoti ātri savākts 3 piezīmes. Jau 12 spēlētu minūšu laikā, bet gūt punkti. Teičs Jones pret Boni. Anivanīvā līdz grozā apakšai izmāna un kaut kā arī iekrīšī bumbu grozā. Jaunzēlandes basketbolistam Anivanīvam Teitam Jonesam. Tādā savā kaut kādā zonā. Anivanīva Teičs Jones. Plus 1 gājiens arī realizēts. Bet katrā gadījumā Anivanīva Teičs Jones šodien ir neapturams. 18 gūti punkti līdz šim viņam. Un Mārcis Vītols ieveļ šī bumbu grozā. Mārcim Vītolam 12 gūti. Pāri Fidleru rokām nav precīzs. Tur ātri sāpīgi sadurās, bet viss kārtībā. Visi spēlētāji var turpināt spēli. Un ātri patver bumbu. Teičs Jones un 2 punkti ar sodu! Nebūs. Brītiņ iepriekš ir bijis pārkāpums. Pirms metiena fāzes, tātad šis pārkāpums Šulcs izpildījumā. Teičs Jones uzskatīja, ka būs 2 ar sodu. Un pārstamies atkārtojumā. Teičs Jones. Jā, laikam tas pirmais. Jāspēlē vēl pusotra ceturdaļa. Nav, protams, neiespējami, bet pavadīti dažādos Latvijas klubos. Vispirms Jelgavā pie trenera Mārtiņa Gulba, pēc tam devās līdz trenerim Gulbim uz Baronu. Un arī Jūrmalā spēlējis, Ventspilī spēlējis, tā kā ļoti plašs pieraksts dažādās Latvijas komandās bijis Kristīņinam. Un tagad ciņā pralakšo bulu Nozaram un Omaram Pajičam un arī Dominikam Steņonim ir pa 3 piezīmēm. Pagaidām vienam spēle priekšlaicīgi vēl nav beigusies, bet tur izskatās Teičs Jones saņem sitienu pa debesu zvaniem.
Tālāk šo bumbu un saglabā to Valmieras komandas īpašumā. Iespēle groza apakšā. Ekstra piespēlīta Ate, un Ate ir sekmīgs. Pēc bumbas triecieniem grozā no augšas, bet 2 punktus katrā gadījumā gūst. Mačoha nav sekmīgs. Atcīmredzot iepriekš viņam kādā brīdī pēdējais gūtais grozs bija nevis 3 punktu vērtībā, bet 2. Ja šobrīd viņam 11 punktu uz spēles tablo un Teits Jones izprovocē noteikumu pārkāpumu. 4. pārkāpums šajā ceturtdaļā arī Rīgas Zeļiem, bet tik un tā Teits Jones varēs mest sodu mētienus, jo pārkāpums ir bijis mētienu brīdī. Lukašovam pārkāpums. Viņš dabūja ņemot bumbu, bija turējums. es visi stājās. Es domāju, ka pa manam to, ko es redzēju, 2 metieni. Ok? Iedod, No. 2 metieni. 2 metieni. 2 metieni. Šāds divās un he already got Подборье держал. Listen. Lukšovs vēl aizvien ceļš. Iestāstīt to, ka noteikums ir pārkāpis cīņā par atnākšo bumbu. That's what I... Tiesnieks uzskata, ka pēc tam Teits Jones sāk izpildīt metienu fāzi, un Teits Jones pirmo sodu metienu 90. Šobrīd viņš panācis Teita Jones, abi divi viņi dala Valmieras rezultīvāko spēlētāju statusu. Nu jau gan izskatās būs viss. Paičs noliek bumbu zemē, atsveicinās no Rodina Mačoks un ar spēles beigu rezultātu 94-89. Valmierglās Vijā uzvar arī otro Latvijas basketbola Užovas kausa pusfināla spēli pret Rīgas Zeļiem. Un kopumā ar 20 punktu pārsvaru uzvara 2 spēļu summā un Latvijas kausa finālā spēlēs Ventspils pret Valmierglās Vijā komandu. 2 komandas no reģioniem. Pirmais gads, kad Latvijas kausa finālā nespēlēs galvaspilsētas klubs. Visus iepriekšējos 4 gadus finālā bija iekļuvuši un arī uzvarējuši Rīgu basketbolisti. Savā pirmajā pastāvēšanas gadā arī Rīgas Zeļi iekļuva finālā, bet šogad būs jauni čempioni šim turnīram. Un tie būs vai nu Ventspils basketbolisti, kuriem tā jau būs 3. Latvijas kausa fināla spēle, vai arī Valmierglās Vidzemes augstskola ar savu pirmo parādīšanos Latvijas kausa izcīņas finālā. Vēl ieskatāmies statistikā, tāds kā jau teicu, gan Kertis Holis, gan Teits Jones abi divi guva pa 19 punktiem. Teitam Jonesam pietrūk viens atlākšās bumbas līdz double rādītājiem. Viņam attiecībā 9 bumbas un vēl arī 5 rezultīvas piespēles. Tāpat jāizceļ Mārča Vītols sniegums, viņam 14 gūti punkti, 13 tomēram Paičam, 11 Dominikam Staņonim. Rīgas Zeļu rindās 19 punktu Rodiem Mačokam, viņam arī 8 atlākšās bumbas. 15 punktus guva Rolands Šulcs, 13 Jānis Bēržiņš un 10 Frenkijs Fiedlers. Redzam, Valmieras basketbola līdztev vēl aizvien stāv kājās un pasakās savai komandai par šo izcīnīto uzvaru 94-89. Šī spēle ir galā un arī es, šīs spēles komentētājs Emils Uzrīnskis, šovakar no jums atdos visu labu un varam dzirdēt Ārtis Ate uzdot toni. Un noteikti gaidām Latvijas basketbola kausa finālu 21. februārī, visticamāk Ventspilī. Atā, lai jums veids!